Sveicināti kungi, dāmas un biedri. Mani sauc Aldis. Un mani sauc Rūta. Un mēs esam Kamaza šoferi, pārvadājam kravas pa Kanādu un pa Amerikas Savienotajām valstīm. Patīkam skatīšanos. Vakar, kungi, dāmas un biedri. Ir jauna vakara sākums un dienai gals. Esmu ieradies ofisā uz mūsu stāvlaukumu, kur stāv viss uzpariktas, ko nometis, kemperi stāv, es neteikšu, kamazas smagie stāv. Man jāsavāc, lūk, šie te divi autobusi. Viņi abi divi ir ražoti Kvebekā, un pilsētas nosaukuma Drummondville. Tur padās netālu no Montreāls, patiesībā netālu, kur es savācu to vecā gada ātro palīdzību, kur ļoti labi maksā. Un īstenībā par šiem autobusiem arī ļoti labi maksā. Tātad no Montreāls vai Drummondville, tas pats tur vien blakus gan arī ir, līdz Sūrijai. Sūrija kāda stunda no Vancouveras ir pusotru. Par šiem te autobusiem maksā, man liekas, bija 11,000, ja tu veidi no turienes, no ražotāja, tad no rūpnīcas līdz pašam galam, bet tā kā viņiem nav viņus kur likt pašā galā pasūtītājiem, tad mēs viņiem tā kā izpalīdzam, un mēs viņus tā kā paglabājam kādu laiku, kamēr viņiem atbrīvojas vieta, un tad viens šofers atved līdz šejieniem, un tad nākošie ved tālāk. Tur arī stūrī vēl stāv autobus. Tā kā šie tie jāsāk lādēt virsū. Problēma viņiem ir tas, ka viņiem ir ļoti gara aizmugure. No pakaļā rata, kā redzēt, ir ļoti, ļoti garš gabals. Tas nozīmē, ko? Viss būtu labi, ja nebūtu izpūtēja. Izpūtējs tā ir problēma. Viņiem tur pie rūpnīcas tāds baigi foršais slīpums, tu var piedzīt piekabu atpakaļ gaitā tā, ka tev lādījumās laipas sanāk gandrīzai plakani, tā kā piekaba. Tu vari mierīgi uzraukt un neskarās. Šajā gadījumā es nezinu, kas te tu dubļu sargi noticīs, kas viņš tā stāv gaisā. Šajā gadījumā droši vien, ka man būs jāliek koki apakšā zem ratiem, es kā nolika piekabi. Tā, lai man ir asti uz leju slīpums. Tas varētu tā kā palīdzēt man lādēt, bet arī neesmu par to pārliecināts, jo pirms tam es noliku otrādāk, tad sanāca, ka mašīnai purngals priekš ir šeit lejā, tā kā pa slīpumu. Līdz ar to sanāk, ka piekabē divens ceļās augšā. Un vēl vairākas kārtos klāt tas izpūtēs. Labi, es domāju, sāks lādēt. Un man ir šis tas, ko pastāstīt. Tātad šis video tiek uzņemts tajā pašā dienā, kad man bija caurā riepa. Un caurā riepa bija iepriekšējā dienā, bet $900 sods. Tie, kas skatījušies iepriekšējo video, tie zinās, par ko iet runa. Tie, kas nav skatījušies, tie var noskatīties par to, cik dzīve kādreiz var būt nežēlīga. Labi, sākam lādēt.
apmēram esmu sadzinis virsū. Šis ir praktiski līdz galā, tā ka viņš jau paliek apakšā. Var redzēt, nevar redzēt, tur nekas klāt, nekur nemetīsies, tur liela atstarpe. Runājot par atstarpēm starp mašīnām, autobusiem, ka es redzu, tā kā ir atstarpe nav liela, kur ir plauksts var ielikt pa vidu. Vai ne? Teiksim, jā, plauksts ir ielikt pa vidu, tā var redzēt, nevar redzēt. Šitā te var ielikt. Jā, kur ir problēma, parādīšu ir, kur man atšņors uzlikt. Var redzēt, nevar redzēt. Jo man ir, šeit te man pa vidu nav nekā. Šeit, jā. Es varu likt vienu šeienem, kas man it kā vajadzētu sanākt normāli tā, lai te pie šitās te plasmas neskrās nekas klāt. Un tad otru var likt no šeienem uz šeienem. Jā, ja es padzinu autobusu kautēji, teiksim, nezinu, 20 centimetrus atpakaļ, lai būtu tur tiešām liela atstarpe, lai tur nevienam no jāuztraucās, ja man nebūs šo dešņori, kur te nolikt. Ja? Es teorētiski varēju visu atstāt bišķiņu uz atpakaļ, jo man ir, kur bišķīt viņa vieta aizmugurē. Es to nezināju, jo parasti viņi ir diezgan tuvu pilnam garumam, piekabs garumam, bet tā kā šoreiz ir arī ziema, un labāk ir, kad pēc iespējas vairāk svars ir uz valkošiem ratiem, mazāk slīd, mazāk buksējās, tad šis variants mums ļoti labi derēs. Man derēs, tā jāsaka. Un. Jā, labi. Es sākšu sprādzēt, jo tur moškas kaut ko pamuldējuši pa vidam, jo esmu atkal šodien, pēc viss tā, kas šodien bija, tad es vēl kaut ko esmu uzzinājis, kas man ļoti nepatīk. Un es to varbūt izstāstīšu. Jā, reku, es tad liku kokus. Šādi es liku kokus apakšā, lai tie var redzēt, kur bišķītī izpūties kaut kur te pa sniegu. Viņš bija ļoti tuvu, viņš pakausēja sniegu, kamēr es kokus liku, bet tā visā visumā sanāca labi. Izpūtē nav salocīti koku salikt, jo viņi citreiz tur pēc tam paprasta, tur miljonu apmēram. Man nekad tā nav gadījies, bet ir cilvēkiem bijis, kas saplacina šito te galu, un viņi māni vienkārši ir visu to garo caurulu, es nezinu, kur viņi beidzās kaut kur tur savienojums kaut kur. Jā, viņi tur prasa, tur nezinu, miljonu apmēram. Un es šādi saliekot kokus, viss kārtībā. Viss aiet. Tālāk. Bet jā, kamēr es taču norēju riepas izstāstīšu, par ko esmu apbēdināts. Tie, kas seko līdzi, tie varbūt atcerās, tad, kad es vedu mašīnu uz apkopi, es teicu, tur viens liels iemesls, kāpēc es to mēģinu darīt pirms tiem 60,000, ko es parasti cenšos. Un, ka es pieminēju to, ka varētu būt projekts liels, ne? Ka mēs būtu 3 nedēļas projām. Jā, tas projekts ir piepildījies, bet, izskatās, ka tur notiekās kaut kāds vivu. Projekts ir kāds? Projekts ir armijas kravas pārvešana no Kanādas uz Ameriku. Teiksim tā, uz Aļasku, tā pareizāk jāsaka. Uz Amerikas Savienotajām valstīm štātu nosaukumu Aļaska. Tad viņiem katru gadu notiekās mācības, kur tad viņi visi sabrauc kopā un tad tur šaudās un spēlējās un rotaļājās. Man teiks, tā spēlē kariņus, ja? Tā. Ko tas nozīmē mums? Ka mums ir darbs, mēs varam vest kravas un viss baigi labi. Un šogad bija, pagājuši gadu tūru mēs izlaidām, jo mums pateica, ka uz šitām piekabēm nevar krāmēt tās lielās augstās mašīnas. Es droši vien varu aiziet pasīties tos bilžu salikums, kas man ir. Notiek kaut kur tajās bildēs ir, kur ir tādas mašīnas uzkrāmētas, tiek vēstas. Pagājuši gadu pateica, ka vajag ārģēnus, tās zemās piekabas, kurām grīda valkās gan pa zemi. Pagājuši gadu mēs nepiedalījāmies tajā kravu pārvešanā. Šogad, tagad tur esat notiekumi mainījušies, tur samazinājies tas skaits, kas tās kravas var tā kā tālāk
kārtot, izplatīt pārvadātājiem, un likās ļoti pozitīvi, daudz sološi. Un tad mēs piedāvājam divas cenas. Vēl ko es aizmirsu pateikt, 24. gadā janvārī mēs vedām, tad mums bija ļoti daudz kravas. Viņš gan nebija pa ļoti labu samaksu, bet samaksa bija ok uz to pusi. Jo problēma tas, ka tur jāpērk ir atļaujas. Pirmā kādam augstuma atļauja, tas kravas bija 16 pēdas, ja nemaldos. Un tad jāpērk ir Aļaskas, tas atļauj, ka tu vari braukt pa Aļasku, jo mēs neesam reģistrēti Aļaskas štatā. Bet, tad bija tā, ka 3 kravas uz turieni, 3 atpakaļ. Uz to pusi, man tā liekas, mums maksāja, uz rokas palika kaut kādi 13,5 tūkstoši dolāri, tad tas nozīmē 3 dienas uz Aļasku un 3 dienas atpakaļ. Tev maksā par to visu braucienu. Ja tu kaut ko atrod tukšā, braukot atpakaļ, baigi labi, tas tev bonus, ja neatrod, jebkurā gadījumā 13,5 tūkstoši. Un tad atpakaļ ceļā bija gan lētāk, tur bija kaut kādi 12,800 vai kaut kas tāds, bet labi, arī tur 3 kravas pēc kārtas, nebija ne par ko jādomā, mēs vienkārši atbraucām prom no mājām un vienkārši braukājām ar Aļasku un Edmontonu. Tas bija, vienā ziņā tev garantās, tev 3 nedēļas darbs nav vietas, tu jau zini, ka tev tur nebūs nekādi pārsteigumi, tev būs ļoti labi nauda samaksā. Protams, visādas dabas stihijas tur notikās pa ceļam, un ceļi bija cieti tur dažreiz kaut kādi posmi un tā, bet visā vismā pēļņi ir ļoti labi. Protams, risks ir liels. Un ko šogad? Tagad, par cik tur visi tie load brokeri saka, tur tagad šogad būs, ir tik daudz naudas, viss tur notiekās, bet, šitām piekalēm, kas mums ir tās augstās mašīnas, lielās nevar vēst. Tur vajag tos RGN trailers, tiem, kam tā grīda valkās pa zemi. Labi, viss kārtībā. Mūsu kompānija viņiem iedeva cenu, cik tas maksās. Un tur tā kā izsolē notiekās apmēram, vai ne? Un iedeva 2 cenas. Iedeva RGN cenu, kas bija, man liekas, 26,000 ar kaut ko pa vienu kravu, ja? Tad 6 dienu brauciens būtu 26,000. Tas ir kompānija. Tad mīnus nos piekab, jo piekabs mums nav. Piekabs mums ir jāņem nomā. Piekabs noma, man tā liekas, ir kaut kas ap... Mēs reizinām ap 500,000 ar visiem nobrauktiem kilometriem un tā tālāk, kas ir vēl apdrošināšana, kaut kāda ekstra. Mēs izņēmām 26,000, tas būtu ok. Tad noņemt no piekabas, atļaujas visu, un tur šoferim ļoti labi palikt arī nauda pāri. Un tad mēs vidām otru cenu, kas ir pa parastajām kravām. Viņiem ir tāpatās arī tie bobiki un visādi tādi, kas jāved, uz šādām te piekabēm, kā mums ir. Un tad mēs iedavām, protams, lētāku cenu, vai ne? Jo tur, tā krava, pirmkārt, tam ir daudz vieglāka, un to nav piekabi jāņem nomā, un viss tas pasākums ir daudz vienkāršāks. Kas beigās sanāca? Kaut kā ļoti jocīgi, jo mēs visu laiku prasījām, kas tur ir tām kravām, kas tur notiek, kas ir, kāpēc nekas nav zināms, un šitā te visu laiku, un tas tika stiepta gumija. Vienkārši vienmēr sakot, tika stiepta gumija, un nekas mūsu kompānijai nebija teikt. Nebija pateikts. Tad beigās izrādās, ok, mums ir 3 kravas. Es prasu, kādas kravas? Pirmā kārtām, tas viņiem to kariņu, viņš šoreiz spēlē īsāku laiku. Tur mazāks tās apmācības būs, bet... Ja toreiz bija 3 nedēļas no vietas veda vienā virzienā, 3 nedēļas atpakaļ, tad tagad to visu darīs kādās pāris dienās, ja es pareizi sapratu. Uz vienu pusi, tad pēc tam atpakaļ atkal. Lūk. Un tagad, ir pateikts, ka ir 3 kravas. Es prasu, ok, labi, tās kravas ir 3 kā, 3 pēc kārtas, ja viena nedēļa, otra nedēļa, trešā nedēļa, vai 3 vienā rāvienā, tad vienā nedēļā. Neviens ko nezinu. Nākošais jautājums, ok, kādas kravas mums ir uz RGN piekabēm vai šitām piekabēm? Neviens neko nezina. Tagad beidzot tas load brokers tā kā atsūtīja, pa tām 3 kravām, kad mums viņas ir. Un ko viņš atsūta? Viņš atsūta RGN kravas. Tad, ko pārējie vada pa 20 kaut kādiem 2 vai 24,000. Viņš mums tagad viņas grib iesmērēt uz mūsu piekabēm, kas tā kā nebija atļauts, Bet, protams, mums cena bija uzlikta 16,800, bet tas būtu tā parastajām kravām. Vienalga, tur konteiners vai kaut kas tāds, bet ne tās milzīgās mašīnas.
Nu, un tagad es ļoti ceru, ka tas ir pārpratums, un ja tā ir, es noteikti izlabošu, un jums pateikšu, ka tur ir pārpratums un viss ir kārtībā, bet man pieredze rāda, ka, diemžēl, load brokeri, nu, tie, kas tā kā tie vidutāji, ja, tie, diemžēl, citreiz viņi ir lieli, angliski sakot, shitbagi, un mēģina izspiest no visiem pēdējo sulu un paturēt sev pēc iespējas vairāk, jo viņiem par to vienas mašīnas, lielās mašīnas pārvešana maksā noteikti kaut kur tuvu, man liekas, tuvu 30,000 varētu būt. Tā kā, iedomājieties, viņš saņem 30,000, ja es saprotu, viņam procenti kaut kādi jāpatur, viņš savu darbu dara. Ne kaut gan es, ja tā salīdzina load brokeriem, ok, tur ir apdrošināšana, office, kaut kāds neliels dators un tā tālāk, viņam nav nekādas, piemēram, riepu maiņas, eļas maiņas, nav nekas tāds dilstošs, kā piemēram, mums šoferiem, kas brauc savām mašīnām, vai ne? Un tad sanāk tā, kad, kur ir kamera? Sanāk tā, kad mēs atkal esam tajā zaudētāja lomā, vai ne? Kas man ļoti, ļoti nepatīk, kas ir, nu, es teiktu, galīgi neforši, kad mums ir, nu, kā saka, uz mūsu rēķina tiks nopelnīts milzīgas naudas summas. Es ļoti, ļoti ceru, ka tas ir kaut kāds pārpratums. Es noteikti jums to visiem pateikšu, tā būs. Bet tā, jā, pats sajūta nav patīkama, redzēs, nu, mums ir tā kā 3 kravasiņas ir, nu, mēs 3 latvieši arī viņas dabujā. Redzēs, kas tur notiksies. Tagad es dispečers pēc darba man zvanīja, mēs ar viņu runājām, un es teicu, ka tas nav. Es kā arī kolēģim zvanīju, un viņi arī negrib tā kā ņemt tās kravas, jo, nu, ja tas tā notiekās, kad jā, tad citi vada pa 20, kaut kādiem 24 tūkstošiem tās kravas, un mēs pa 17, ne? Tas nav foršā, ne? Piekrītat. Bet, nu, tie jau atkal darās tas teiciens, dzīve ir nežēlīga, un ko es te pīkstu visu laikā, ne? Tā kaut kā. Labi, es domāju, tad arī šitās nots varēs beigt šo pļurkstēšanu. Droši vien es kaut ko atkal esmu aizmirsis pateikt, bet, nu, kā es arī gan atcerēšos pēc tam. Jā, šito te šokar savāds brauc mājās, un tad mēs rītā ar sieviņu rutiņu kaut kad pusdienas laikā droši vien brauksim ārā. Jā, par šo te kravu maksā mums, nezinu, es teicu vai neteicu, bet mums no šejienes līdz kā to vietu sauc, jau aizmirsu vienalga, līdz Vankūverai ir pusotras dienas brauciens, un mums par to samaksā, ja nemaldos, 3,800 jau kaut kas tāds. Tā arī ļoti laba samaksa. Un ko es gribēju piemetināt noteikti, kāpēc man patīk tiešās kravas no ražotājiem, jo tur nav pa vidu nekādi šitie te vidutāji, brokeri un visādi tādi, kas, teiksim, paņem to, kas citreiz, nu, bet nelietīgi izmanto pārvadātājs tādā veidā, ka savāc no viņiem, cik vien nu var. Tā kaut kā labi. Pēc tam parādīšu, kā es sašnorēju. Oi, gāzās kamerā. Labadiena, ir nākošā diena, 10. janvāris. Vakardienā vēl vakarā sakrāmēju. Sašnorēju, viss negribēju neko rādīt pēc tās garās murmulēšanas un bija bišķi nosauts. Tagad var parādīt, kāds mājām dienā izskatās, kāds viss ir salikts. Ļoti smukais, vienīgs pāri nekarājās, nekāds atcerās pa izpūtējiem, kā redzat, nekādi bojājumi nav, visi smuki, visi bumbieros. Alkas, ko es teicu, kad šiem te vietām jāuzmanās, var redzēt. Jā, bet nu te normāli sajiet, ne? Viss kārtībā. 4 pirksti sajiet, nekas klāt neskārsies. Tie ir tā problēma, ja mums autobus būtu tagad mazliet uz aizmuguri, tad tā aukla nāktu vairāk tā kā slīpi pa šieniem, un tad viņi varētu ķerties. Jo autobus būtu pats par sevi. Un otrs variants būtu vienkārši viņu likt, tad riktīgi, tad nevis, ka rati stāvētu te pret apakšu, jo rati tā kā pa viduc, ja? Un tad viņš man būtu jāliek kaut kur šeit, te, uz šejienes. Un tad varētu vienu šnori likt šeit, un otra, nu, tur nebūtu problēmas aizmugurē, kur atrast. Un tad, kas uzreiz rodās šausmīgi liela starp autobusiem, kur vējiem ķerties un kas
nelabēlīgi ietekmē degvielas patēriņu, kā jau vispār šitās te kravas, jo vairāk to sūdu virsū, jo vairāk ejam, kur ķerties. Protams, es varēju arī tad to pirmo autobusu nolikt zemāk, nebraukt tik tālu uz priekšu, bet, te ir atkal tā teorija par ziemas braukšanu, kur ir ļoti, ļoti svarīgi ceļš. Mēs brauksim, uz Vankūveras pusi, tie, kas atcerās Kokhallasā, tas kalns un viss tas pārējais, kas ir mega stāvs un garš, jo tev vairāk svars ir uz priekšējās asas velkošās. Jo tu stabilāks būsi un mazāk uztraukties gan pa slīdēšanu uz leju, gan pa braukšanu kalnā, ka tev nevajadzēs ķēdes neko likt, protams, ja nebūs pieprasīts. Tāds apmēram izstāsts, te daudz pāri priekšē ir. Es vakarā šeit rādīju Viņš. Viņš ir te apakšā smuki sēž. Viņš nekam tik klāt neskārsies, viss tur ir. Astāki milzīgi ir. Jā, kaut kā šoreiz sieviņa Rutiņa arī brauks līdzi. Ja kā mēs brauksim komandā. Tā, arvagi ir uzcēlušies, ir, jā. Var redzēt, jā. Tālāk šodien pēcdienā izbraucām no mājām ārā. Bija -10 grādi. Tagad izstāsta, ka Kristaps mums ir atsūtījis no Floridas siltās gaisa masas, te ir +7 grādi. Tad sniegs vēl nav izkusis. Sniegs vēl ir, bet tāds galīgi čābīgs, tas sniegs parādīšu superkravas. Kādas izskatās. Jā, cik piekavē ir asas, 1, 2. Viņiem laikam pilns ir apakšā, rati vairāk ir. Es teiksim, cik tur ir rati apakšā. Nevar saprast. Jā, kur ir tātad katrā pusē ir, te ir 2 un tur vēl iekšā 2. Tad uz vienas asiņos, te kā man 4, bet 8 ratas katrs as. Šitā kravas nevar redzēt, nevar redzēt. Super plata un super smaga. Es nezinu, cik ir. Es parastās asi var likt 20,000 pauni. Vai mārciņi, tad tās noteikti 40 katra. Te var pastīties. Tā ir kaut kāda gatava māja. Kāda uzparīgte, ko kaut kādas naftas pārstrādēja vai kam. Kas ir mega smagās, ka tur ir caurulis iekšā. Ka tās asas nebeidzēs, ka tas ir mega smags. Viņi kā viņi dara. Viņiem ir citreiz priekšā 2 mašīnas, kas vāk. Viena mašīna vāk otra, un tad to te būdu visu vāk. Ja piekaba ir šitā, ko tas varētu būt 9 pēdas plata, vai vēl platāk tā piekaba varētu būt. Tad cik tā būda ir plata, nezinu. 16 vismaz pēdas, tātad 1 metrs 3 pēdas. Un tur tālumā ir vēl viens tāds pats stāv. Viņi nolikt tagad mierā, kā viņi dara. Viņiem ir pavadoņi brauc. Viņam brauc, man tā liek kāds 2 no aizmugus un 2 pa priekšu pavadoņi mirgojušām gaismām. Un šī tāds te viņa ved, jā. Viņš ir ekstra smags, te var izskatīt, cik asas kopā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 asas. 12 reiz 4, tas būtu 500,000 mārciņu, paunda. Tas ir iespaidīgi. Droši ir kaut kāds stūrējušies mehānisms aizmugurē vai kas. Un reku te ir, citreiz viņi pieliek aizmugurē vēl mašīnu klāt. Un tad viņi jau stum no aizmuguras. Tas arī redzēts šitās te variants. Izstāst pakaļie rati stūrējošie, ka viņi sagriezti bišķītiņi. Tie stūrējoši. Izstāst te visi rati laikam stūrējošie, tur priekš arī sagriezti. Labi, viss. Jābrauc tālāk. Turpinām ceļu uztaisīt pārvadīt kravu, viss turās, viss kārtībā. Šovakar būsim pusceļā un rīt vakarā jau būsim galā. Tad pirmdien no rīta nometīšu to kravu. Tālāk. Mana burvīgā sieņa man uztaisīja brokastis. Paskaties, kāda man skaista maizīte. Mikroviņa krāsnī sildīta maizīte. Gaļiņa ar sieru iekšā. Fantastiskas brokastis, ļoti labs. 10, jā. Paldies, sieņa. Tā, šito noliksim te varās paneļā. Kafiju man arī uztaisīt. Man kā vienkāršam darba ļaudim ir kafijas krūze. Jā, mēs neejam benzīnu tankos, nepērkam kafiju, jo viņa ir dārga. Man ir
Vecā labā Liepājas šķīstošā kafija. Jā, es mazliet pārspīlēju, nav Liepājas. Un man ir kā tā kafija sauc? Neskafē. Un Rutiņai ir īstā kafija, vai ne? Jā. Tev ir speciāla automāts, ar ko taisi. Ja man vienkārši čaņika uzvāra ūdentiņu uztais uzlējumus, ieņem, tur smalks aparāts ir. Kā jau smalkai kundzei pienāk, kas ir smalks aparāts. Tālāk rīta darbi ir izdarīti. Tie, kas gribēja redzēt, kā Rutiņa ar āmuru daudz riepas, pārbauda, taisa prītripu. Ja mums jāpaciešas, ka mums gaišāks ir, vajag tumšs, tāpat viņi neredzētu. Rīta darbi izdarīt degvielas saliet, vakarien ielēja 500 litrus, šodien vairs tikai sagājis 150 litru, tā kā bāks ir pilns līdz malām. Tā, varam sākt braukt. Cerams, ka viss būs foršs šodien. Jā, kas mums tur ir? Ko mēs tur redzam? Kādam brauciens beidzies ļoti neveiksmīgi, vai ne? Diemžēl. Viņš džeks sauc šķērītē, nazītī, vai kā viņi tur sauc. Un šeit te kur ir rezultāts. Grāvi iekšā. Jā. Un te ir tas, kāpēc krava tiek manā gadījumā likta pēc iespējas vairāk uz priekšu, uz valkošiem ratiem, lai tiešām tev būtu tas spiediens uz viņiem. Vai tev, kurš to teikt, kas te tagad ir žņurga, ja tad mums tam bija īstumā pliks ledus un pa visu bija ūdens, kas izties ļoti, ļoti slidens. Tad tas svars, kas ir uzlicis uz valkošiem ratiem, ļoti palīdz tev mašīnu noturēt uz ceļa, lai viņi nesāk buksēt pēc slīdēt. Tālāk. Protams, ka šitādiem ceļiem braucot, laika apstākļiem visu laikā var redzēt vidējais starpas bloķis ir saslēgts, kas man dod, kā lai saka, ekstra drošību, jo uz abām, tiksim, vismaz pa vienam ratam uz katras asas vilks visu laiku, neskatoties ne uz ko. Protams, ir kādā stāvā kalnā jābrauc augšā, kur var redzēt, ka viņš būs ļoti slidens un tā tālāk. Protams, tad mēs paņemam visus šos te, kur man viņi ir, visas 4. Es atvainojos, visas 3, starpas un priekšējā pakaļ jau visu sabloķējam. Un tādā veidā tad viņš ir, tā kā kādreiz teica, metinātais bloķis, ka visi 4 rati griežās vienalga, ko tad brauc līkumā, viņi visi 4 būs saslēgti un nodrošina vislabāko, teiksim, vilktspēju pa sniegu, pa lētu slidenos apstākļos. Protams, lielā ātrumā viņas nevar izmantot, tāpēc pārsvarā tas notiekās tikai, ja kaut kur rāpa augšā kalnā. Tālāk mums ir nākošā kravas pārbaude. Esam apstājušies restērijā. Tās autobusi viss smuki, tā gandrīz nomazgājušies, viss šņors labi. Kārtībā tik kaut kas mazliet šņāts. Tas viss normāli leveling valsts droši vien. Jā, visās restērijās, kur ir normālās labierīcības ar ūdeni un tā tālāk, kas nav sausās, kas mums ir. Iekšā neiesim. Bet, kas mums šeit ir? Mums vienmēr ir šādās vietās ir arī mašīnu lādētāji, kā es iepriekš pieminēju, ka šeit var braukt praktiski kurā virzienā. Un visās restērijās būs lādētāji arī tiem, kuriem nav benzīna mašīnā. Kas tur nāk? Kas tur ir rakstīts? Jā? Kas tur rakstīts ir? Jā. Mēs pasteigāsimies, kāds tur ir atstājis mašīna. Ka bērniem slidkalniņš ir aiziet paslidināties. Ruti grib aiziet paslidināties pa slidkalniņa. Jā. Skrien. Tas skrien, jā. Nepareizā pusi skrien. Neskrien uz otru pusi. Jā, reku tie tāds smuki diezgan. Te gan kamas iekšā nevar braukt, es atvainojos. Nē, pareizi. Es lietošu vārdu kamas, jā. Upīti te tā smuki tak, jā.
tu vari redzēt, jā, var redzēt, jā. Kur arī vilciens. Jā, vilciens otrā pusē brauc. Jā, tā te viss izskatās kalnos, jā, rektīgi augšā kalns var redzēt tālumā. Nu, nav tālumā, īstenībā viņš tepadās ir, jā, pārceļam otrā pusē. Kā mēs kaut kur esam starp kalniem apstājamies pusdienas laikā paēst. Pusdienas ieēdīsim un tad mēs ko darīsim? Brauksim tālāk, vai ne? Brauksim uz kurieni? Uz Hope, jā. Uz cerību, jā, cerībā. Paliksim Flying J-ā, kur viss normāli kā pieklājās, ir visas labierīcības dušas un tā tālāk. Tā kaut kā. Jā, tur cik mums paliek 4 stundas līdz turieniem, un tad šodien būs īsā diena. Dievs, cik skaļi. Šodien būs īsā diena, kā jau ir svētdiena. Svētdienās vakarā ir 90 Day Fiancé, Garneles. Jā, vienalga, jā, tad Garneles ir vakarā un atspirdzinošie dzērieni. Tālāk, droši vien. Kam atspirdzinošas dzērieni, kam nomierinošās tējas. Jā, rutē nomierinošās tējas un atspirdzinošie dzērieni. Tā kā visiem būs labi. Izstāst, ka mākons aizķēries, kur ir aiz kalna. Saplīs, jā. Jā. Tur vispār saplīs mākons no debesīm nokritis. Zini, kā tas aizdrāzās kādā ātrumā? Domā, viņš skrien, jā? Nezinu. Runājot par mašīnas mazgāšanu, jā. Jūs droši nekad nebūsiet redzējuši man mašīnu tīru. Varbūt tas būs redzams tikai pāris reizes gadā, jo, diemžēl tā, ka, jau var viņu nomazgāt, bet ceļa apstākļi, laika apstākļi tādi, kādi viņi ir, un viņi nākošo dienā netīra. Es apmēram paskatīju, ja mēs, ir šoferi, kas mazgā reizi nedēļā, kas biežāk, kas retāk, kas mazgāt reizi nedēļā, cik mums sanāca vidēji tur tā nauda? $10 par reizi. Nē, tas ir atkarībā, kur tu mazgāji. Tu pats mazgā lētāk, ja kādam maksā, tad ir dārgāk. Bet vienvārds sakot tā, ja mēs reizi nedēļā mazgātu, tas mums izmaksātu 2 biļetes uz Latviju. Tā kā mēs cenšamies braukt katru gadu vismaz uz 4 nedēļām uz Latviju, jā, tad, es labāk nemazgāju, jo viņš tāpat nākošajā dienā būs nekļūs, ne? Un par to naudu salieku zeķē, tā kā man jau kā cheapskaitam, ne? Salieku visu zeķē un viss kārtībā. Katru gadu aizvilku ciemos pie draugiem, vecākiem radiniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Pirmais pie draugiem, jā. Jā, pie visiem pēc kārtas, jā. Jā, kā lai es saku, kā lai es labāk Protams, pasaku. ka pie Pie vecākiem. draugi patīk vismaz draugiem. Protams, ka pie vecākiem. Tā kaut kā. Un tā mēs praktiski esam atbraukuši galā. Cik mums paliek vēl pusstunda vai 40 minūtes, maksimums stundu līdz gala punktam. Vienalga, mēs paliekam šeit benzīna tā kā. Bet problēmas te nebeidzas, ka mēs gāja apkārt pārbaudīt krauku, gan te ir liels troksnis. Tāpat varēja dzirdēt, kas gāja garām, ko varēja dzirdēt, kas tas tāds ir. Aha, vēl viena nagla man riepā, vai ne? Es jau teicu, ka man tādas lietas notiek ļoti bieži. Diemžēl es nezinu, kas man kaut kāds magnēts ir mašīnā vai kas, ka pievelk visādi štāds te. Visādi štādas lietas, burvīgas. Neko, ķersimies pie darba un fiks salāpīsim. Man vēl ir laiks 50 minūtes līdz manam burvīgajam raidījumam. Tā kā, diemžēl tā ir dzīve nežēlīga. Tā dabūjām pagriezt sānis, lai labāk tiek klāt, šitā izgriež. Mašīnai pakaļ uz āru, no piekas, tad perfekti var tik klāt. Bet tālāk, tā kā caurums bija ļoti maziņš un bija maza nagliņa, lai dabūtu, kur ir tas striķis. Tad, lai dabūtu rutiņu, man iedeva nepareizu instrumentu, neko. Lai dabūtu šito striķi iekšā, tur ir. Šis caurums ir ritīgi jāizstrīķē. Tā te. Tad es vēl uzliku līmīt, lai viņš jau tur ieslīdās. Tā, nešķiet krutā. Jā, viņam tur kameru rādi mani. Tur kārtīgi, jā. Tā kā jāaprakšos, te tā pagaids rokas. Jā, uzliekam līmīt šitā te visam virsū. Smuku tā lubrikantu.
Līmīte vēl prom nav atdzīvosies. Šitā to visu iesmērējam. Šitā. Tā nav gan arī tā līme, bet tu nekas. Vēl vēlkam ārā to instrumentu un tad liksim šito vietā. Tādēļ bišķi rāta augstāk, bet nekas. Lēnām pagriežam viņu, un viņš slīd lēnām iekšā. Griežam vēl. Līme nav īstā, ja būtu īstā līme, tas ir labāk, viņš slīdāt iekšā. Īsti nav tā, kā es gribētu. Nā, strīds pārtrūka, bet nekas. Ceru, ka viņš te turēsies. Viņš ir brīvs un raujam ātri ārā. Wow. Ko nozīmē? Kā redzam, Viņš ir izlīdz strīds ārā. jāizlīd ārā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs liekam, jā, šis instruments nav īsti, tas rutiņ man iedeva. Viņš šeit ir viegliem automobīļiem, kā viņš salocies. Kur ir asties lielais? Šitas ir īsti. Nā, re, kur ir priekš lielajiem ratiem. Šis ir ritīgs instruments. Jā, nekrona. Es uzliku, kā tu liec to līmīti. Jā, tikai labi. Cik tu dāsni uzliec. Un ko trešā reize laba, ja? Cerams, ka būs, jā. Viņš grib līst ārā. Lipa caurums pa mazu, ja? Vai kaut kur tievāka diega ar kādreiz? Jā, es atceros, bija tev. Es nezinu, vai ir tagad. Nē, tagad smuki lēnām. Viņš mēģina līst iekšā. Es nezinu, vai mums sanāks. Jā. Vēl bišķi. Jā. Tā, notrūk nu nekas. Viņš ir iekšā. Raujam ārā. Ir? Diegi paliek tāpat kā pagājušais, centimetru uz āru. Šo mēs nogriezīsim nost ar nazīti, un es būs kārtībā. Rītā uzpūpēsim riepu. Nav īstenībā izgājis, tev izgājis. Ir jau, ja? Vēl viss gaiss nav izgājis. Jā, rītā uzpūpēs stūliņi man jāiet skaties Natītē Fioncē, jā. Šitas paņēma 30 minūtes, ar cik tas caurums ir ļoti maziņš. Rīt bija jāpiestrādā, lai tu var kaut ko dabūt iekšā. Jā, paldies par skatīšanos. Jā, tādēļ gaisa spiedienam jābūt 100, ap 100. Jā, teiksim ap 100. Mums tagad ir 25. Tātad uzliksim pievienojam šļūteni pie mašīnas gaisa, pie piekabas gaisa. Vienkārši liekam virsū. Jā, tā kā mums ir. Viss, un gaisa iet iekšā. Šitā mēs atstāsim. Tikmēr mēs šo te visu, kas mums ir, šito te visu rūta, šito visu savāksim, novāksim. Nevāk. Mums nekas nevākojās. Mēs varētu šitas uzpūtīšu. Jā. Kur ir, tu uzpūtīsi, tur spiedens vēl ir iekšā riepā. Tā. No. Jā. Nav nekur nekāda burbuļa. Tātad mans kārties līmējums ir labs. Protams, no rīta būs pēdējā pārvalda rūties ar āmuru, viss izdauzīs. Bet es varu būt, kā viņš saucās, džonīmens. Džonīmens uz riepu lāpīšanu, jā. Ļoti labs džonīmens, jā. Nu, kas var būt labāks par šo?
izskatās labi, ja? Tu esi mums journeymanis, tu stāsti man. Labi, viss. Viss, jā? Pamērīsim. Cik ir? Nu? 100, praktiski 100. Ar to mēs arī apstājamies. Darbs mums aizņēma cik? Uzsvedīsim vēl vienais tev vietu. Paņemsim nost. Ir burbuļi? Nav burbuļi. Nav. Viss kārtībā. Darbs labi padarīts. No rīta, protams, rutiņa ies ar āmuri. Tup daudzīs. Tā šis mums paņēma cik? Grupa reitot, kādīs 40 minūtes visu pumpēšanu. Cānus bija mazs. Padarīšana liela. Jā, caurums maz darīšana liela. Liels caurums maz darīšana. Ātri viss bija ar mazo caurumu. Bet te mēs 3 strītis izlietojam. Trešais bija tā kā vajag. Iegāja. Pirmie 2, diemžēl, notrūka. Bet, mēs atkal esam ietaupījuši kāds $1000. Tādi. Tev ir pociņi, ko tu pastiedz augšā, ne? Nezinu. Tu nemāk kamerā vēl rīkoties, kas ir kas. Ar to mēs arī beidzam šovakar. Varbūt tālāk kaut ko vēl patās. Bet tā, viss piedien. Čau. Brītiņi 11. janvāris. Pēc skatītāju lūguma Ruta pārbauda ar iepastā. Šito te, ko es laboju, jā. Pirms cik dienām? Perfekt, jā. Vēlreiz viss, jā. Jā, skan vienādi, viss kārtībā, ejam uz riņķi, cieņi taisa Prītrip. Man tev jautājums, vai tu arī uz fūrēm rukā? Jā, Aldi, tu arī uz fūrēm rukā? Jā, kāda sakatība, ne? Es ceru, ka te nebūs autortiesību pārkāpums, bet teiciens ir labs. Tā, šito es nesalauzu, te, kas tad ir salauzts, ja tas nav no manis. Jā, tas mirgo visā, ne? Ejam uz riņķi. Tagad šitās riepiņas pārvodam. Mēs tāpatās esam jau stundu no kravas atdošanas vietas. Perfekti. Pasieties, kā lietas līdz mašīna ar gandrīz tīra. Tagad šito riepu, kuru mēs līmējām, ir cieta, skan vienādi, vai ne? Tur es kāju var uzsist. Šitā te. Rekomands līmējums, tie ir augšā. Var redzēt, jā, tur šo noplēsim nost, vai man kāds svaros neizdomā uzsīt, kāpēc man tur līmīgi ir. Priekšie var nedaudzīt to tāpat redz, ko viņi cieta. Gaiss, visi spīd. Prītrips ir uztaisīts. Jā, laižam. Jā, noskatījās kaut. Jā, ne? Man tur blakus stāv cilvēks ar galvas ornamentu. Viņam kaut kas, diemžēl, saplīsis ir. Es ceru, ka viņam atbrauks kāds palīdzēs. Viņam arī labi šodien ripo, lai laba diena viņam. Sākam braukt, to viņam būsim parādījuši vienu lielu problēmu, kas ir ar freightlineriem, tiksim, normālām mašīnām, ka tev logas viss ciet, jā, piemēram, priekšies logas viss ciet, par cik tev liela lietas visu nakti, jā. Tad, ko tu dari vienalga, jebkurā situācijā, kas viss logs ciet, tad tu pagriez, tu ieslēdz, lai tev žāvēja gaisa, jā, tu ieslēdz gaisa kondicionieri, vai ne? Viņš žāvēja gaisa, un tad tu pagriez uz logu. Kas tagad notiekās ar gaisa kondicionieru pogu? Tagad ir uz kājām, spīd, tagad ir uz loga, nespīd. Tas vienkārši, es nezinu, kurai vēl mašīnai tā ir, bet, jebkurai, piemēram, manam veciem Volvo bija normāli kondiška gāja, jebkurā stāvoklī, tu logas, tev svīst ciet, uzliec kondicionieri, pūst uz loga, viss tev momentāli logs vaļā ir. Jebkurai vieglai mašīnai, es nezinu, var jau būt, ka vēl kāda, varbūt Mercedesiem tas ir tā, bet, tas ir, jā, viena no arī tādām, stulbākajām lietām, kas ir, piemēram, šai mašīnai. Koši tāda īstās kompānija, kuriem mēs piegādājam autobusus. Nodarbojās visādi veidi autobusi, kā redzat, lielais skolas autobusi, 84-vietīgie. Tas ar to pūrnu, cik tam bija vietas? 72. Tam 72, tiem, kam plakaņās ceļas, tiem ir 84, tie vislielākie. Viņiem visādi elektriskie autobusi, tie ir invalīdu pārvadāšanai autobusi. Katrā ziņā viņiem ir visa kā daudz. Šī tad mēs metīsim nost. Protams, tie apgriez kādreiz, kad mēs tikko sagām estiņiem, tur plats bija tik tukši, ka varēja apgriezties ar riņķi un braukt ārā. Un, diemžēl, tagad ir tā kā ir. Ārā braukšana ir atpakaļ gaitā ārā. Uz ceļa viens stāv maktē. Un otrs brauc ārā, vai arī tikai es, kad viens pats brauc.
vienkārši tu izskaini ārā, pasties pēc ceļa nav nevienas mašīnas, tu fiksi stumbu pakaļ ārā tā, lai, neviens te nepastur uzbraukt virsū un tā kā nobloķē. Labi, sākam. Es teikšu, tā kā esat nolādēt autobusu. Man jāatveicās ārā uz ielas vai jāgriežas šitā te pa maziem vārtu un žociņiem starp mašīnām. Rāmām šādi cauri. Jāstāst, lai tu neaizcerās. Cilvēki priekšā mašīnai, jā. Aizvecam garām mašīnai, tā aizmēram viss aizved garām. Neaizsaka mašīnas tā jumta, pagriežam stūri pārlādēt, uzraucam šitam garām, svietam garām. Tā, labi, priekšā vispār var nākt uz mašīnu, tā dokuments atceroks un nāks uz priekšu. Ja tad mums tas jālīd vārā uz ceļa lielā. Ko? Tā, griežamies tevi lēnām ārā, gari mašīna paši, jā, labi. Griežamies leju. Es pārsūtu. Jā. Turn right. Jā, visiem tā, knapi, visiem ir aizies garām. Tagad ir lielākā problēma, ka mums jātiek arī šīs šoseis ārā. Ir 2 ostas katrā virzienā iet. Tā, es nesaprotu īsti, kas man aizmirja notiek prieka. Iet garām, es kārtībā. Jā. Jā, tur ir aizņemts, jā. Mans puses nav brīvs. Bet šitā, jā? Ok, labi. Es nepaliek, tu vietos. Šitā, tu vien ārā. Aiziet. When possible, make a U-turn. Tā kā pa trampelīnu, ne? Viss sanāks. Paldies visiem, es biju pacietīgi. Tātad. When possible, make a U-turn. Krava ir piegādāta. When possible, make a U-turn. Tā navigācija kaut kāds bišķi upusījām. Krava piegādāta autobusi, mums tāds pārsteigums mazliet. Man no rīta piezinu pasaku, zini, tev jāsavāc tur krava ir, tur kādam atkal jāizpalīdz. Jā, viņš ir slims, jā, ok, nav problēmas. Bet jautājums tāds tam cilvēkam, kurš vispār tādu kravu ņēmis un pastāst, viņš krava ir labi, krava nav liela, nav smaga. Šoferis saņem $400 rokas. Tā krava ir jānosedz ar tārpu, ar to pārsegu jāpārklāj, vai ne? Kurš pie veselā saprāta brauks kaut ko tādu darīs? Tur ir uzreiz nē. Pirmā, kad viņam to pasaka pārsegs, un tad vest no kravu, labi, viņam droši varbūt vēl kaut kas bijis tās piekabas, es īsti nezinu, bet $400 no Vankūveras saskatu, un tas ir, pusotra diena braukt. Protams, viņam būtu daudz ietas vēl brīvas uz piekabas, bet kurā gadījumā man tas nav saprotams, un es domāju, tie cilvēki arī bišķi vainīgi pie tā, ka tirgus ir tāds kāds ir, kad vienkārši ņem visu pēc kārtas, un es nedomāju līdzi. Nākošais dispečers arī nav īsti ar veselo saprātu nedraudzījās. Vienkārši piezina pasaka, nevis tā, ka, vai tu vari aizvest, vai tu gribi un tā tālāk, viņš vienkārši, ok, tev tur ir tas jādara. Un tas nav normāli, protams, var arī atkal pateikt nē, un tad viņš atsūta mums papīru, un mēs varam sazvanīt to vietu, noskaidrot, kas un kā, cikos tur. Protams, viņi neko nezina, beigās izrādās, viņš pat iedos uz citu numuru, tā kā viņam zvana atpakaļ uz office. Viņš, man tur nav laiks ar jums dīlot, man tur tas, man tur šitas, vai ne? Tā, nevienmēr gadījumā, jā. Jā, vienmēr. Tā,
es jau arī varu tāpatās. Nu, man jau bija tā doma, ja tu neviens neko nenoskata, mēs vienkārši mācam mājās. Man sava krava ir. Priekš kamā tu brauc kaut kur pa Vancouveru, tad pa mazajām ielām, tu kaut ko mocīties, ko viņi pat paši nespēja nokārtot visus papīrus, man atsūtīja pareizi telefonu numurus un tā tālāk. Keep right. Jā, tā, tu bija jāgriešas pa labi, nojaut, es pa vēl, nē, būs labi. Jā, uz priekš, tur jāpēc pa labi. Nākošais, kas notiekās mūsu kompānijā, kas man arī nepatika īstenībā, es jau negribu baigi sūtēties, bet, izstāstīšu, kāpēc es sūtos. Tā tad atbildīgās kravas, tas būtu tādas, kurām jābūt obligāti laikā, pieņemsim kā kemperi uz izstādi. Tad izstādes notiekās no tām līdz tām dienām un viss tev tur jābūt. Tu nevari tā kā citām kravām, tad jau, kad jau būs, apmēram nedēļas laikā aizvedīs. Ja? Tagad bija gadījums ātrās palīdzības. Tad izstāde, tāpat kā sievietam, tur skaistuma izstādes un vēl visādas to negrib. Tāpat arī ātrā palīdzama ir izstādes, kur cilvēki tad izvēlās, kompānijas izvēlās no klāsta, kādas viņi pasūtīs priekš nākošā gada. Ja? Viņi iedod tos ātrās palīdzības, neviena turīgs laikam, viņi iedod cilvēkam, kuram mašīnai ir kaut kāds pie 2 miljoniem nobraukums. Man nekas nav pretīm vecām mašīnām, man arī kādreiz bija nedots 2 miljoni, bet es sapratu, ka tas nav tā vērts, ja tev ir stabils darbs un tev ir kravas visu laiku, ko veic. Nav vērts mocīties tā vecām mašīnām, jo ļoti bieži tu it kā tev nav mēneša maksājums, bet tas, ko tu iedavas mēneša maksājumu, to pazaudē uz remontu, pazaudē uz pazaudētajām kravām, kuras tu nevar aizastēt. Kas notikās? Viņi iedava mašīnai, tas ir pār 2 miljoniem, ko Džeks aizbrauc, tur kaut gabalu pavrauc, viss viņam kaut kas ar motoru notikās. Protams, jaunas mašīnas arī plīst, viennozīmīgi. Jā. Bet, ja ir tāds atbildīgs pasākums, tev jābūt obligāti, tad nedod tām vecajām mašīnām. Tas nekas, ka viņš bija pirms manis rindā. Tu zini, kas notiekās ar vecām mašīnām. Jā, paldies par skatīšanos. Es negribēju tāds bēdīgs nots beigt. Šitā krava beidzās, uz jaunas dienas sākums, citai gals, jā. Ok, paldies par skatīšanos.